Pirms 25 gadiem tolaik Lubānas mēram Miķelim Gruzītim, ko visi atpazina kā izcilu dziedātāju un sirdscilvēku, radās doma par Aiviekstes svētkiem. Un šogad šie ir jau 17. Aiviekstes svētki, kas tiek svinēti Lubānā, aicinot tuvus un tālus viesus. Man Lubāna tā ir vieta, kur atgriezties mājās. Man mamma dzīvo Lubānā un es pati šobrīd esmu Siguldā, bet ir ļoti patīkami atgriezties uz tādiem jaukiem svētkiem. Un Aiviekstes man asociējās patiesībā ar bērnību, tieši ar tādu lielu apkārtnes cilvēku sanākšanu kopā un svinēšanu. Tā ir tradīcija, ko gaidam katru gadu. Es jau biju uz pašiem pirmiem, kas laikam pirms 24 gadiem. Tas bija vēl 10 gadus vecs. Mēs tur ļoti gaidījām, mums tur mamma deva naudu, mums bija kaut kāds budžets, tad mēs tur varējām visu kaut ko paši tērēt savu naudu, kur gribējām. Un tas tāds iespējas atmiņā, ka te bija gaidīti svētki. Aizjām Lubānā uz balli, tā šeit ir īpaši foršas, tās ir gaidītas. Patīk tā kopības sajūta, kad ir dažādi pasākumi un vēl koncerts vakarā ir. To, man liekas, arī visi gaida. Dzegus balss padziedāt kopā. Kā atzīst paši lubānieši, svētku programma ar katru gadu kļūst arvien košāka un liels nopelns šeit nenoliedzami ir amatieru mākslas kolektīviem. Mēs jau tradicionāli arī agrāk uz Ziemassvētkiem braucot vienmēr Lubānu pārstāvēja visvairāk pašdarbības kolektīvu. Un bija, man liekas, arī statistika, kurā noteica, ka uz vienu iedzīvotāju visvairāk pašdarbinieku ir Lubāna. Un tas visnotaļ bija pamanāms arī visos trijos koncertos, kuros līdz ar savējiem uzstājās arī tuvi un tālāk viesi. Tiek aicināti visi Aiviekstes krastos dzīvojošie amatieru mākslas kolektīvi, plus ciemiņi, plus kaimiņi, un tādā veidā veidojās koncerti. Ir ļoti liela arī piesaiste no sporta puses. Protams, tiek vienmēr izmantota Aiviekste, gan ar laivošanu, šogad ar supošanu, ar šķēršļiem, un šogad mums ir arī streetbols un petanka. Tas nozīmē, ka Lubānā ne tikai dzied un dejo, bet arī sporto. Sporto, ļoti aktīvi sporto. Savukārt jau pieminētie ūdensprieki Aiviekstei piesaista ne tikai svētku reizē, bet arī ikdienā. Jā, jo Lubāna nav iedomājama bez Aiviekstes. Aiviekste ir Lubānas pērle, ļoti skaista, ainaviska un turistiem pievilcīga. Mēs piedāvājam, kā jau katru gadu, viss, kas saistīts ar ūdeni un aktīvu atpūtu. Un šodien svētkos tāpat kā ikdienā, ūdens motociklus vairāk pieprasa jaunieši, kam patīk adrenalīns, bet savukārt kuģīti izmanto kompānijas. Un tāpat arī mums blakus pievienojās aborieši ar kanoē laivām, atrakcijas uz ūdens, sacensības. Un sacensības ne tikai uz ūdens, jo svētku ieskaņā ikvienam bija iespēja vērot medību suņu parādi, iepazīstot šīs puses mednieku uzticamākos līdzgaitniekus. Kur medību suņi, tur, protams, arī pašas medības un arī trofejas, kuru izstāde šodien tiek atklāta svētku ietvaros. Iesim skatīt! Un dižoties medniekiem ir ar ko. Nevelti Lubānas puse ir izslavēta šajā ziņā, tāpat kā Aiviekstes svētki. Un varam tikai piekrist, jo arī mēs no RTV izbaudījām gan skanīgas balsis un vieglu dejas soli, gan viesmīlību un patiešām sakoptu pilsētvidi, gan nedaudz arī eksotikas, kas ļāva mazliet pārbaudīt arī savu varēšanu. Un varu vien piekrist lubāniešiem, kuri uzsver, ka Aiviekstes svētki viņiem kļuvuši par neatņemamu vasaras notikumu, kuru tapšanā iesaistās gan vietējie uzņēmēji un kultūras ļaudis, gan iedzīvotāji. Organizatoriem tas ir liels izaicinājums, bet cilvēkiem tas patīk, un ja cilvēkiem tas patīk, tad tas ir mūsu darbs. Radīt šo prieku par Aiviekstes svētkiem, sasaukt visus kopā. Vēl tikai jāpiebilst, ka šie bija 17. Aiviekstes svētki, jo dziesmu svētku gados un arī pandēmijas dēļ pāris gadus tie tika izlaisti. Taču, kā uzsver lubānieši, noteikti arī uz priekšu tiks turpināti. Tā ir mūsu vizītkarte, par kuru esam lepni, tā vietējie. Sandra Zariņa, Inders Krieviņš, Mārtiņš Svitka, RTV.